Bet, ja ir skaidrs, tad mēs varam doties tālāk, ķerties klāt divdabim un divdabi teicienam, kas arī sagādā problēmas. Man pašai reizēm ir tā, ka es pārrakstu kladē sarakstīto datorā un pēkšņi tur pirms divdabi teicienu no komata. Tā kā tas ir jāatkārto, un kuros gadījumos likt komatu, kuros gadījumos nelikt un kā tas vispār strādā. Un vēl pēc tam pievērsīšu jūsu uzmanību līdzskaņu mijām, kas novērojams dažos gadījumos no darbības vārda veidojot divdabi, un lai vienkārši izvairītos no pareizrakstības problēmām. Tātad divdabis ir darbības vārda forma, kam, kā to norāda nosaukums, piemīt divas dabas – darbības un īpašības vārda daba. Tātad tas ir lokāmais divdabis vai darbības un apstākļu vārda daba, un tas ir nelokāmais divdabis. Un centīšos iespējami īsi un koncentrēti par tiem pastāstīt. Tātad pirmā divdabju grupa ir lokāmie divdabi ar izskaņām oš, oša, is, usi, ies, usies, ams, ama, ams, āma, ts un tā. Tie kā īpašības vārdi nosauc priekšmeta vai dzīves būtnes pazīmes un mainās dzimtē, skaitlī un locījumā. Tātad, principā, tie pilda īpašības vārdu funkciju. Piemēram, zaļojošs koks, uzasināts šķēps, izslāpis zēns un neredzams cilvēks. Otrajā grupā ietilps daļēji lokāmie divdabji ar izskaņām dams, dama, damies, damās, kas lokās tikai jābūt dzīmšu nominatīvā. Tātad, piemēram, vīriešu dzimtes vienskaitlī likdams, vīriešu dzimtes daudzskaitlī likdami, sieviešu dzimtes vienskaitlī likdama un sieviešu dzimtes daudzskaitlī likdams. Un jāpievērš uzmanību, ka ja daļai lokāmais divdabis ir veidots no darbības vārda, kas pagātnes trešajā personā beidzas ar izskaņu ta, da, tad pirms izskaņas jāraksta z burts, piemēram, cirta, cirsdams ar z, atradās, atrasdamies, brida, brizdams. Pirms divdabju veidošanas vispār to ir ieteicams pārveidot darbības vārdu pagātnes trešajā personā, un ja tas beidzas ar izskaņu sa, tad es burts saglabāsies arī divdabju izskaņas priekšā, tātad nesa, nesdams ar es. Savukārt, ja izskaņa pagātnes trešajā personā ir za, tad pirms izskaņas jāraksta z, grieza, griezdams. Ja lēnāk kaut ko pierakstīt, atkārtot, tad saki. Un trešā divdabju grupa ir nelokāmie divdabi, kas arī pilda apstākļu vārda funkciju un ir atpazīstami pēc galotnēm ot, oties, amies, āmies. Piemēram, redzot, spēkojoties, ogojam, spēlējamies, rakstām un sveicināmies. Un šeit arī jāpievērš uzmanība, ka ja divdabis ir veidots no darbības vārda, kam nenoteiksmē ir izskaņa īt, īties, ināt, ināties, tad ir jālieto divdabi izskaņa ām vai āmies. Piemēram, rakstīt, rakstām, raudzīties, raugāmies, sveicināt, sveicinām un sazināties, sazināmies. Un tagad ķersimies klāt divdabi teicienam, kas ir saurupinājuma paveids, kam pamatā ir divdabis, un tas vienmēr ir jāatdala ar komatu. Piemēram, kareivis, komats, izmisis un sakauts, komats, noslīga ceļos. Tātad izmisis un sakauts ir divdabi teiciens. Nākamais piemērs – spēlējoties smilšu kastē, bērni nemanīja draudošās briesmas, un šeit spēlējoties smilšu kastē ir jāatdala ar komatu. Un vēl trešais – viņi turpināja ikdienas gaitas, komats vairs nepievērsdama kaķim uzmanību, un vairs nepievērsdama kaķim uzmanību ir divdabi teiciens. Un šeit ļoti jāpievērš uzmanība, ka divdabi teicienu neveido lokāmais divdabis ar izskaņām oš, oša, ams, ama, un āms, āma, kā arī nelokāmais divdabis ar izskaņām am, amies, ām un āmies. Tālāk, ja divus vienlīdzīgus divdabi teicienus saista saikļi un vai jeb, tad pirms šiem saikļiem nevajag likt komatu. Piemēram, redzot negaisa mākoni un apzinoties tā nestās briesmas, viņas teikšas devās māju. Tā mēģināšu tūlīt uzzīmēt arī, kā tas izskatās. Kā šis. Tātad šeit ir abi divdabi teicieni, tātad redzot negaisa mākoni un apzinoties tā nestās briesmas, un tad tālāk turpinās viņas teikšas devās māju. Tas viss ir iekļauts virsteikumā. Dažkārt kādu no divdabi teicienā iekļautajiem vārdiem paskaidro palīgteikums, un tādā gadījumā veidojas divdabi teiciens ar ietvertu palīgteikumu, kas uzskatāms par divdabi teicienu sastāvdaļu. Piemēram, burvis stāvēja, komats vērojot debesis, komats, kurās uzplauka saulrieta krāsas.
Sāksim jaunu lapu. Tātad. Tātad burvis stāvēja, vērojot debesis, kurās uzplauka saulrieta krāsas, tas viss iekļaujas divdabi teicienā. Un vēl ļoti svarīgi, ka vienu pašu divdabi neatdala ar komatiem, nekādā gadījumā. Lūk, tas ir galvenais par divdabi teicienu. Un pirms pieliekam punktu, pirms pamostamies, es vēl gribu bilst dažus vārdus par līdzskaņu mijām trijos darbības vārdos, kas parasti sagādā vislielākās problēmas. Lūst, milst un birst. Noteikti, kad jāraksta Z un kad S, ir pavisam vienkārši. Jāsalīdzina kāds no šiem darbības vārdiem ar mirt vai nirt tajā pašā locījumā. Ja vārdā mirt vai nirt, es iesaku izmantot nirt, jo tas tomēr ir drusīgi pozitīvāk. Par miršanu gluži negribas Par miršanu vēl negribas domāt un runāt. Tātad vārdu nirt tajā pašā locījumā, un ja vārdā nirt parādās S burts, tad tas jāliek arī vārdos lūst, milst un birst. Citādi būtu jāraksta Z. Piemēram, koks lūst, pārveidojam koks nirst, tātad koks lūst ar S. Koks lūza, kā būs? Nira. Tātad Z. Es kāds nerakstīšu koks lūsa. Ir redzēts. Skatās, ok, labi. Tātad lūzdams. Nirdams. Tātad Z un lūstot. Nirstot, tātad es. Tieši tā. Nu, lūk, ir vēl ļoti daudz visādi likumi, protams, komatu likšanā un gramatikā vispār, kas būtu jāpatur prātā, un latviešu gramatika vispār ir ļoti sarežģīta. Bet, nu, sastopot tieši šīs konstrukcijas darbībā, tad tās var atpazīt. Gan divdabi teicienu, gan... Tā ir hierarhija, kur te paliek tā lapiņa. Hierarhija. Izlabos Jā, visiem labi, sērvi, jā? Labi, labo, droši. Un lūk, tas arī tad ir viss, ko es šobrīd jums gribu stāstīt. Šeit jau papildinājumi tiek veikti. Paldies. Es ceru, ka pārāk nenogarlaikoju. Nē, tas kļūst obsesīvi. Lūk, no manas puses tas arī ir viss. Gramatika gribēja, gramatika dabūja. Paldies par uzmanību. Liels paldies, un to vēl ielikt kanālā tiem, kas nebija, vai ne? Varbūt uzstāst vēl lekciju, ko taisīja tajā revolūcijā. Nu, šitā tu vari pasmelties un uztaisīt. Es domāju, ka patiesībā ar tiem divdabiem es zinu, ka man paši ar komatiem ir šausmīgs problēmas. Citrāns pateica tajā